Kā piesaistīt cilvēku interesi? Šajā kontā es stāstīšu par to, kā piesaistīt, kā pelnīt naudu un kā arī īstenībā tērēt un investēt naudu tā, lai īstenībā cilvēks jūtās jaudīgi. Tātad par piesaistīšanu uzmanību. Es strādāju reklāmas nozarē vairāk kā jau 17 gadi un ir tās mazās nianses, kuras es redzu, kas strādā un kas arī nestrādā. Un šādā gadījumā es pastāstīšu. Tad mēs sāksim ar reklāmas materiāliem, kas tiek izdalīti ārpus, ārpus telpām ar dažādiem bukletiem, vizītkartēm, flyeriem, uzlīmēm, baneriem un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs daram. Un svarīgākais tas, ka nevis jādomā, kā tev ir ērti, bet ir jādomā tas, kas ir vajadzīgs klientam. Tā ir atšķirīgā frāze, svarīgākā un vērtīgākā frāze. Ir jādomā tā, kā klientam ir ērti. Tas nozīmē to, ka ir jābūt IRSO QR kodiem, lai cilvēks hops paņem, noskanēja, viņš aizgājas to produktu vai iepirkās tajā produktā un viņš dabūja to visu. Nākošais solis - izmantot tās krāsas, kas ir ļoti, ļoti vērtīgas un kuras dot milzīgu tādu, wow, pa gabalu tu redzi un skaties, jā, tā krāsa ir tas, kas mani piesaista. Vai arī bildes, izmantojam tādas bildes, kas ir košas, skaistas, patīkamas, tā, lai cilvēks ieraugot, viņš gribētu vismaz uzzvanīt, apjautāties, uzzināt kaut ko sīkāk. Un tikai tad jau mēs tālāk sastādām foršus, sulīgus tekstus, kuri pievērš vēl vairāk cilvēku uzmanību. Jo tajā mirklī, kad cilvēks izlasa, viņš savā veidā jau šo informāciju ieliek sevi iekšienē. Un tad, kad cilvēks ieliek iekšā, viņam tas rodas sajūtas. Klausies, kas tas bija pa sajūtām? Kas bija tas, kas man patika tajā produktā, vai tajā reklāmā, vai tajā tekstā? Wow! Vienkārši sāk aizdomāties cilvēki. Un tad, ja mēs šādi sataisam reklāmu, mēs uzliekam reklāmu, un to reklāmu ir jāpalaiž pilnīgi visās vietās vienlaicīgi. Tas nozīmē to, ka reklāmas materiāli, sociālie tīkli, mājaslapas, radio, video, audio, visur, TV pasākumi, viss tas, kas ir vajadzīgs. Un tad, kad cilvēks uztaisa vienā vietā, viņam rodas tā, es atceros, es šo atceros, es zinu, kur tas bija. Tāpēc, ja cilvēks tā sāk domāt, tad viņš automātiski sāk pievērst cilvēku uzmanību ar savu jau zināšanām. Tā kā piesako šim kontam, stāstīšu daudz interesantu lietu par pārdošanu, par peļņu, par naudu, par visu iespējamo tā, lai mēs dzīvotu kolosālā, bagātīgā, vērtīgā pasaulē.